Viegli nav, tā ir rakstīta valoda. Un tu pati sev tagad esi uzstādījusi diezgan neiespējamu misiju pārdot bez personiskā, es nezinu, laikās, kad ir kaut kāda evolūcija tiem pičiem notikusi. Risinājumu blokā tu dīvainā kārtā tu uztaisīji ļoti sarežģītu priekš sevis tādu modeli, kas nedaudz moralizējoši. Pat storytellingam jābūt konstruktīvākam, un tā nebija pārspīlēta žestikulācija, tā nebija platīšanās. Tas bija ļoti, ļoti sakarīgi un iedarbīgi. Tagad vecīt ir spēlēšanas laiks, un tā tikai turpina. Tev tieši tas arī ir vajadzīgs. Tas, ko mēs tagad darīsim, ir, mēs būvēsim nobeigumu. Nobeiguma galvenais uzdevums ir emocionalitāte. Ļoti interesanti, diezgan sarežģīta tēma. Ja, ja ievada uzdevums ir pārdot uzmanību, dabūt auditoriju, klau būs interesanti, vērtīgi priekš jums, tad nobeiguma mūsu uzdevums ir atvadīties no auditorijas, lai paliek pēcgarša. Lai radītu pēcgaršu, lai cilvēki gribētu par jums domāt, ne vēl nedēļām ilgi par jūsu runu, par jums kā par personību, mums ir jāpastrādā bišķiņi ar saturu un jāpaskatās, kā mēs to varam uzbūvēt. Tad ir fināls, ja? Fināls. Bet es gribu kaut vai bišķiņu jūs pabīdīt tajā virzienā, lai jūs vienkārši noformulētu to svarīgumu priekš jums pašiem. Ja, mēģinām bez mākslas. Ērika, parādīs mums, kā to darīt? Bērnībā es vēlējos kļūt par mācītāju. Iedomājieties 9 gadus veca meitene ar mazu lūkšanu grāmatu rokās, skaitīt kapos lūkšanas saviem aizgājušiem radiniekiem. Es jums ieteiktu noskatīties manis un kolēģi veidoto video YouTube, kas ir mūzikas terapija. Tur būsiet vēl lielāku ieskatu mūzikas terapijas teorijas procesā. Es zinu, ka mūzikas terapija kļūst arvien populārāka un zināmāka, un nenoliedzami pieprasījums pēc mūzikas terapijas ir vien palielināsies. Paldies! Labi. Vienīgais, vai mēs varam kaut kādā veidā kvantificēt, cik populāri viņi kļūs vai cik pieejami kļūs mūzikas terapija, ka viņiem nebūs vairāk jāskaidro sabiedrībai par to, kas tas vispār tāds ir. Ja mēs varam kaut kādā veidā, tas ir tas nākotnes apstākļus, cik es saprotu, tu ej tagad šajā te punktā, kā mēs to varam kvantificēt. Ja tagad ir, piemēram, katrs, varbūt viens cilvēks no 50 cilvēkiem ir dzirdējis par šo lietu, tad ir pēc 10 vai 15 gadiem, nezinu, katrs otrais to būs dzirdējis. Un tad tu vari iedot kaut kādu vēl papildus to skaidrojumu, jo tā ir nekaitīga, tā ir humāna terapijas forma, vienalga kaut ko tam līdzīgi bišķiņā ar tā neliela paskaidrojumu. Bet tas sākums nebija slikts, ja, par to nedaudz tāda atklātība, ieskatīšanās bērnībā, kas ir arī labi, tas būs personīgi, ja, tad mēs dabūnam arī tuvāk pietuvamies tai pēcgaršai, tai personiskumam, kas ir mūsu uzdevums pašlaik mērķis. Tā kā nebija slikti, man var satikt tur un tur, bet lūdzu cikos, kurā dienā. Jā, ļoti, ļoti konkrēti. Rītdien. Vai tas YouTube, tas laiks nebija veiksmīgi tur, vai ne? Viņš tagad izklausās drīzāk kā vizītkārti, kā es mēģinu jums parādīt vēl savu materiālu, ko esmu radījis. Labāk tajā dāvanā strādāt citu cilvēku radīti materiāli, kas jūs iedvesmo. Ja, kas jums ir bijuši vērtīgi jums pašiem, tad labāk nostrādās tā dāvana. Jolanta, kas tev? 2028. gads, 16:30, durvis atveras, un es, Jolanta, kā darba apmierināts personāls, kā augstākās kvalitātes pakalpojumu saņēmis pacients, bez noguruma, ar smaidu un lielu lepnumu dodos mājās. Katru trešdienu es eksperimentēju ar kūku cepšanu, un tad luptinu vai spītinu savus kolēģus ar to. Jā, tur esmu ākonu uz 7. stāvā, kur liftam atveroties, jūs parasti ieklīzaties, pagrabs, bet radošums un idejas tur elektrizē visus. Tāpēc tiekamies pie kūkas ar jums trešdien, vai arī kādā citā dienā uz kafiju, lai kopā mēs rastu ātrāku ceļu mūsu mērķu sasniegšanai. Labi. Tagad ir uzrakstījies tādā rakstu valodā. Tagad būs jautājums, kā tu to varēsi izrunāt tādā sarunvalodas formātā. Pēc būtības viss ir pareizi, jā, viņš tā kā ļoti forša plūsma, un viņš tev ir labi tā kā savirpinājies vienā tādā veselumā. 28. gads. Vai tu gribi sevi kā pacientu likt kā piemēru? Vai tu var likt jebkuru, varbūt arī citu cilvēku, kur kā pacientu? Kā tu vēlies? Jo tad mums kaut kā nāks atkal tevi redzēt tajā liftā, bet tas ir tā doma par šito, vai ne? Tāpēc tu paņēmi sevi, sapratu, jā, tas ir tas kompozīcijas likums.
28. gadā. Labi, pamēģinam. Jā, tad tomēr atstājam to kompozīciju. Un tu esi apmierināta, laimīga, vesela, un nemaz nav bijusi sajūta, ka es esmu bijusi slimnīcā, visticamāk. Tu liki tagad lielu akcentu uz drošību. Tas ir svarīgi, jā, tavā gadījumā. Tad Dieva darījums vajag to drošību, vai ne? Jā, tad to neaizmirst. Tas izpalika. Man nepalika atmiņā, ka tu tik lielu akcentu likt uz to drošības tēmu. Labi. Tā, forši. Mazbērni, kūka daudz, 7. stāvā, ļoti forši, skaidrs. Un mēs runāsim par to, kā mēs to realizēsim, pēc iespējas ātrākā veidā. Un man ir plāns, ko jums padalīties, tāpēc arī es jūs aicinu uz turieni, jā, vēl bišķi konkrētāk. Forši, labi. Tāds tas fināls. Viegli nav, tāpēc, kad es mēģinu jums aiztaustīties līdz jūsu kaut kādām godīgām, patiesām atziņām. Un, tā nav tā, ka visi cilvēki grib vērties vaļā, tīpaši introverti, tīpaši latvieši un tā tālāk. Bet te ir runa par kaut kādu citu komunikācijas līmeni. Jā, jo patiesums, radikāla atklātība ir ļoti, ļoti svarīgs elements komunikācijā. Jā. Mēs zinām, ka tie ir tikai daži no aizspriedumiem. Šodien es jums pastāstīšu, kas ir mūzikas terapija. Tas, ko es iegūstu sev, es teiktu, ir 100 reizes vērtīgāks. Jums liksies, ka tas, ko es jums tūlīt izstāstīšu, ir izdomāts gadījums, bet viņš notika īstenībā. Lepna par to mērķi, ko es sasniegusi, dodos mājā. Ja jums rodas jautājumi, droši man rakstat, es atbildēšu. Man ir sapnis, ka labdarības virtuves Latvijā vairs nebūs vispār. Labi, paldies. 4 minūtes, tu solīji 3, ka būs. Bet katrā ziņā no skatītāju viedokļa ir, tā varētu būt arī potenciāli laba motivācijas runa. Jo tad vienmēr, kad mēs ejam virzienā, tas nebija viegli, tad viss, kas ir saistīts ar sarežģītu pieredzi, vēl pacietīgāks, 14 gadi, tā Egla tur neaug. Man liekas, ka pagājušais tur runāja par kaut kādiem, tur ķērmjiem vai es neatceros, tur kaut kas tur notiek ar tām meglēm, tu pats mācies kopā ar tām meglēm, un tas paiet drausmīgākie gadi. Un pēc tam, ja tu vēl iepītu iekšā savu atziņu, ko tu no tā esi iemācījies, ko Guntis kā cilvēks, kā profis ir iemācījies. Šodien labdarības virtuve apmeklēja māju. Viņa 3 bērnu māmu. Viena audzina 6, 8 un 12 gadus vecas meitenes. 2022. gadā vicumiem bija 36 no 100 cilvēkiem ir zem iztikas riska sliekšņa. Nesanāk, ka mūsu nākamā ēdienreize ir nervu stingzinoša. Es esmu izveidojis linkpēju saiti, ap kuras palīdzību jūs varat noziedot naudu. Es uzskatu, ka šīs saites. Jūs aiziet tālāk uz mājaslapu, ievadat vēlamo summu un noziedojat. Paldies! Labi, paldies! Tā, skaidrs, tev tagad ir kaut kāds, tuvu 5 minūtēm, tev apjoma ziņā viss ir forši. Zin kā ir, tajā mirklī, tur, kur tu pati gāji 3 reizes pēc kārtas pie tā špikera. Es saprotu, ka tu gribēji, bet tā ir tā vieta, gan tev viņa ir sarežģīta, gan arī mums kā skatītājiem viņa ir sarežģīta. Tas patiesībā ir signāls jums pašiem, kad ir kaut kas tur nav kārtībā, ja jums ir tik bieži jāatgriežas pie tā papīra. Tev tā pirmā daļa, es nerunāju par Ievu, tev ir brīnišķīgi, tur neko nevajag mainīt. Tā pirmā problēmas daļa drīzāk bija par tiem cilvēkiem, kas nāk pie tevis, te bija tur tāda statistiskā daļa. Ja? Šodien mēs pabarojām arī pa ģimeni. Tur tev viegli, tur tu visu atceries. Tur viss ir kārtība, tāpēc, ka stāsts ir ļoti viegli atcerēties. Risinājumu blokā, man liekas, tev bija problēma risinājums rīcībai, ne? Risinājumu blokā tu dīvainā kārtā tu uztaisīji ļoti sarežģītu priekš sevis tādu modeli, kas ir nedaudz moralizējoši pat. Jums ir pienākums, un tas priekš pičiem nekad nav pats izdevīgākais variants. Drīzāk varbūt tu vari pamēģināt uz pirmdienu atrast kaut kādu ļoti labu labdari. Stāst par labdari, par cilvēku, kurš... Tev bija... Jā, tev reku tev teterofons, piemēram. Tas ir brīnišķīgs materiāls priekš risinājumu bloka.
Tetero fonds pagājušajā gadā vasarā mums ir noziedojis finansējumu priekš 3 mēnešiem. Mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi viņiem, tāpatās arī mēs esam pateicīgi Krūmiņam, Bērziņam un kaut kādiem citiem privātiem investoriem, kuri investēja priekš pusmēneša. Un mēs esam milzīgi pateicīgi tiem cilvēkiem, kas noziedoja arī 2 eiro vai 1 eiro. Pateicoties visiem finansētājiem, pagājušajā gadā mēs neizlaidām nevienu dienu. 365 dienās mēs varējām pabarot tūkstošiem porcijas, vienkārši sarēķinu. Un tas ir tavs risinājuma bloks. Rīcības blokā tu pareizi darīji ar to LinkPay. Tas bija pareizi. Un rīcības daļā nepietiek ar LinkPay. Rīcības daļā tev vajag teikt, mums tā kā lūdzu paņemiet savus telefonus, ja tas būs QR kods. Izvelciet telefonus, atrodiet savu scan QR kodu podziņu, piespiediet to, noskieniet. Tā kā tik bērnišķīgi izstāst mums, kas mums ir jādara. Un jūs varat noziedot kaut vai 50 centus. Mēs būsim jums ļoti, ļoti pateicīgi. Viss, un tad fināla bloks. Es ceru, ka kādreiz nākotnē vairāk nebūs vajadzīgs šāds te labdarības virtuves. Viss, kas tev jāizdara, tev ir 2 bloki jāsakārto. Risinājuma bloki, kurā ir teterevi, plus vēl visi pārējie mazie ziedotāji, lai jums nav sajūta, ka tikai teterevs drīkst tev ziedot, ja? Kad arī visi mazie ir novērtēti. Un rīcības bloks. Tā, tas būtu no satura viedokļa. Es, protams, būtu ļoti priecīgs, ja tev ķermeņa valodu varētu tā kā, tu varētu tomēr izmantot rokas un nevis tikai iestudējot bērnu augumus, parādot. Un tas iemesls, kāpēc tu iestrēgsti, ir tas, ka tu mēģini atcerēties, kas man tālāk ir jāsaka. Lai tev nebūtu jādomā par to, kas man tālāk jāsaka, tev ir mājās jāatkārto cik reizes? 6. 6 reizes tev jāatkārto mājās. Tu to izdarīsi? Nē, nedari atbildi. Es izdarīju. Jā, tieši tā, tu izdarīsi to. Tā kā nākamreiz būs cita Linda. Bija tāds gadījums 7 gadu atpakaļ, kad nodarbojos ar lauksaimniecību. Manā ganāmpulkā bija 350 aitas. Un kādu dienu es pamanīju, ka ganāmpulks tiek plosīts. Es nezināju, kas to dara. Pēc pāris dienām no rīta ganībās meža malā es ieraudzīju baru ar vilkiem. Viņi, pamanot mani, iegāja mežā, es zvanu medniekiem, mednieki atbrauc, izstaigājām kopā. Vilki, protams, mūs vairs negaida. Ierodos mājās pie ganībām vēl tumšā naktī. Bailes nenormālas. Man tā kamera ir jāpūtas. Jo uz spēles ir likts ne tikai mans ganāmpulks, bet visa mana saimniecība. Projekti, subsīdijas, vairāk 100 000 eiro. Palīdzību es naktī vairs lūgt nevaru nevienam. Ko darīt? Es domāju, braukšu ar traktoru. Tas tā būs diezgan droši. Priecīgi, ka man ir ideja. Ieskrien mājās, paņem ieroci, es arī esmu medniece, braucu tagad tur to vilku virzienā. Un domāju, jāpavadē ierocis. Un es viņu liecu, un viņš neliecās. Lai pielādētu, tur jāsaliec, un viņš neliecās. Kaut kas tur ir iesprūdis, ieklamējis, saplīsis, un es saprotu, man ieroči nav. Es varu ar laidni mahāties, bet tas jau man no vilkiem nepasargās. Izdomāju, ka es piebraukšu tiem vilkiem tā tuvu klāt ar traktoru. Traktors liels, uguņi, spīd, rūc, būs ļoti, ļoti droši. Priecīgi par savu ideju, ka es atkal varēšu izdarīt to, kas man jāizdara. Un pļavas vidū pēkšņi traktors noslēpst. Un man nebija ieroču, un jau man nav arī vairs traktori. Ideju man arī vairāk nav. Bet man nav opcijas to kameru tur neaizmest. Un tad es domāju tā, es iešu, ja man jāpēdīs, tad man jāpēdīs. Tad būs 13 pēduši vilki vairāk un vienīgāk mazāk. Bet ja man neapēdīs, tad man būs fantastisks stāsts, ko jums izstāstīju. Un morāli šim stāstam drosmīgi lēmumi pirms tam ļāva man iet pie tiem vilkiem. Tas, ka es gāju pie vilkiem, deva man drosmi pirkt un būvēt māju. Tas, ka es pērku un būvēju māju, dod man drosmi būt šeit, kas ir visdrosmīgākais lēmumiem. Labi.
Labi, tev tagad ir 10 minūtes, jā? Kopumā tev, protams, ir ļoti, ļoti spēcīgs tas progress tādā ziņā, kad mums bija 3 ļoti forši stāsti, no kuriem pirmais izšāva vislabāk. Manuprāt, nezinu, kā jums, tiem vilkiem. Jā, jums arī? Vai? Jā. Es gribēju jautāt, viņam varbūt vajadzētu beigās, bet man viņš neiederējās nekā beigās. Nē, tur principā viņi diezgan atšķirīgi arī pēc būtības. Tie stāstiņi ir tātad drifta, kartinga halle. Otrais bija par tām flīžu stiprinājumiem, kas vienkārši kaut ko man vajag iegūt. Un tas pirmais bija par to it kā savu iekšējo baiļu pārvarēšanu. Par drosmi. Teiksim tā, ja no tādas konsekvences viedokļa ņem, tad tas vilki nedaudz ir kaut kāda cita opera, bet viņš vispēcīgākais pagaidām ir no tiem stāstiņiem. Tāpēc, kad uz trāpifobijās mums ir interesanti vizuāli kaut kāda lieta, izdzīvos vai neizdzīvos, un tu visu laiku spēlējies ar tām īpatnībām. Jo bija jau sajūta, kad ir, tu jau teiksi, tie vilki jau tepatās jau ir jau, tepatās tajā meža maliņā, un tu jau vari vēl pateikt, tur čab kaut kas, man jau bišķiņ tā kā bail, bet es vienalga turēju. Tā ir garā versija, 8 minūtes viens stāsts. Jā. Redz, kā ir. Ja mums tagad ir jādomā par to, kā iekonomēt laiku, tad ir 2. un 3. stāstiņa pirmās pusotras minūtes bija tavs ieskriešanās poligons. Tu tikai ieskrējies. Un tur ir tas potenciāls, kur tu vari iegūt vismaz 3 minūtes. Ja tu mājās izies viņiem cauri un ātrāk tiksi uz to galveno domu, tad ir kāpēc tev ir vajadzīgi flīžu stiprinājumi, kur ir tā vērtība, kāpēc es bez viņiem nevaru iztikt. Tas ir tavs sākums tam 2. stāstiņam, uzreiz, bez nekādiem gariem apveceļiem. Vienmēr sakot, ir 2. un 3. stāsta sākums ir tā vieta, kur tu vari iekonomēt. Un uzbūvē vērtību flīžu stiprinājumiem, uzbūvē vērtību, kāpēc mums ir vajadzīga drifta kartinga halle vidzemē. Kāpēc? Ja? Un tad arī mēs varēsim tev sekot līdzi. Par izdzīvošanu tur nav nekādu variantu, mēs tev sekojam, tāpēc, ka mums ir svarīgi, ka Iveta ir. Ja? Tur tie stāsti vienmēr ļoti labi strādā. Ja? Stāstiņi visi ir labi, storytelling strādā, tev tikai nobeigums ir jāuztais un vēlreiz mājās izēt cauri. Tomēr tev gribās ar tiem izpušķot. Tev gribās tā kā lēnām visu to darīt. Storytellingam jābūt konstruktīvākam, iepakotam, nedaudz īsākam. Atstāt tos stāstiņus, viņi ir forši. Noskanē mani, uztaisa rentgenu, uzliek diagnozi un nosūta gaismas līniju mani uz kabinetu, kur mani gaida jau ārsts, kuram priekšā ir digitāli visi mani vēsturi, visi mani izmeklējumi. Teiksiet, pasaka? Jā, mūsu pasaka. Un šajā minūtes garajā braucienā ar dakteri es sapratu, ka galvenā problēma ir personāla trūkums un personāla noslogojums. Tomēr jāteic, ka šie vārdi uz papīra ir bezjēdzīgi bez jūsu līdzdalības. Jūsu ārstu, māsu palīgu, apkopēju, virtuves darbinieku. Tikai ar jūsu līdzdalību mēs varam šo sapni pārvest realitātē. Ritīgi labi, tu izstāstīji, ka tu samēģinājusi, iestudējusi. Galvenais mums uzdevums bija dabūt tevi vaļā. Un man liekas, ka mēs esam dabūjuši ļoti labi. Tev ļoti labi šodien sanāca. Un arī daudz interesantāk un efektīvāk tu iedarbojies ar to saturu, ja tu strādā šādi ar rokām. Ja? Un arī ar ķermeni, un arī vispār to ekspresiju. Un tā nebija pārspīlēta žestikulācija, tā nebija plātīšanās. Tas bija ļoti, ļoti sakarīgi un iedarbīgi. Ja? Un tā tikai turpini. Tev tieši tas arī ir vajadzīgs. No formas viedokļa vēl, protams, būtu ļoti svarīgi, ka tu vēl iziet tam saturam cauri, padomāt, kur tev tagad šitajā te versijā ķērās. Kur tev ķērās tagad? Kur tu zini pati apmēram? Pie risinājuma, ja, kaut kur? Risinājums rīcībā tev ķērās. Man arī ir teorija, kāpēc, jo, zin kā, principā tas risinājums un rīcība saplūda vienā. Nevarēja īsti saprast, kāda starpības starp risinājumu un rīcību. Risinājums pēc būtības ir skaidrs, tas ir jūsu ieguldītais darbs, ko esat darījuši, un tas plāns, kādam tam visam ir jābūt. Bet rīcībai viņai jāizklausās drīzāk ir, ķeramies pie darba. Mēs jau varam sākt patiesībā rītdien īstenot šo te plānu. Viss, kas jums ir jādara, ir jāsveicina savu klienti. Vai mēs varam to vienoties šodien, kad mēs sveicināsim pacientus rītdien, katrs garām ejošais? Tā ir rīcība.
Un tā būs tāda instrukcija, kurā jau visi jau piedalīsies. Un tas patiesībā būs priekš tevis varbūt arī kā ļoti vērtīgs aicinājums, ļoti praktiski, ļoti elementārs aicinājums. Un ja viņi visi vienosies un piekritīs, un tu viņus pielauzīs tajā pasākumā, tad arī vispārējais aizies tā kā pa sviestu smērēts. Un no formas viedokļa acu skatiens tagad ir mūsu nākošais uzdevums. Ja? Mēs dabūjām tevi vaļā, ķermenis strādā, ķermeņa valoda plus saturs tagad ir ļoti labi, bet ja tu dabūsi acu skatienu un ar pārliecību un ar gribu, Klau, sveicinās Iveta rītdien pacientus, Līna sveicinās pacientus, ieskaties mums acīs un nelaid mūs vaļā, kamēr mēs iekšēji būsim jā. Ja? Un tad tā mērķtiecība un tavs nepiekāpība un griba, viņi izdarīs to darbiņu vēl uz priekšu. Tu tiksi vēl tālāk ar to jaudu, jo saturs tev ir labi izstrādāts. Rīcība čuķuķ, beigas labas, es lepojos ar jums, kaut ko to lepnums varbūt var izšaut, bet kopumā tev ir labs darbs. Un šodien tu biji aktīvāka, gribošāka, tev vairāk gribējās šodien. Tā ir vienīgā patiesībā starpības starp pagājušo reizi. Un man pat tev nav obligāti jāsaka, kad ir Klau, Jolanta, tev tagad vajag vēl vairāk ar rokām. Tas nav mērķis. Vēl vairāk gribi. Ja tu vēl vairāk gribēsi, viss būs super. Mēs skatījāmies uz mežu, kilometra platā joslā, vispār kokiem nebija labi. Nebija arī kviešu, nebija rapša, nebija pupu. Pupas vispār pa zemi visas izbārstītas, liekas, ka kāds speciāli viņas izbārstījis. Un internetā gudri cilvēki teica, vajag taču salasīt. Salasīt viņas varēja tikai rokām. Tehniku tur nebija ko darīt. Bet svarīgākais apdrošināšanā ir reputācija. Jo tas ir tas, ko var sabēgt ļoti ātri, bet jābūvē un jāsmurētarina ir ļoti ilgi. Visam drīz ir atkal sezona. Tad es ņemšu rokās telefonu un zvanīšu. Un ja arī jūs paceļot telefonu dzirdēsiet vārdus labdien, mans vārds ir Mārtiņš, un es zvanu jums par sējumu apdrošināšanu, ziniet, ir laiks, kad jūs varat pievienoties tiem, kas drošībā. Paldies. 5,5. Zini kā, forši tie stāsti ļoti vizuāli, jau to es jau atkārtojos tev teikt. Viss ir forši. Vienīgais finālā var saturiski vēl pateikt, kad es lepojos ar katru klientu izmaksāto eiro viņiem, un man šogad vai pagājušajā gadā ir bijuši tik un tik un tik un tik. Tas vēl bija tāds organiskais, lai mēs to mērogu varētu vēl iegūt lielāku. Bet tev saturiski tev ļoti labi viss ir noslīpēts. Tagad, vecīt, ir spēlēšanas laiks. Tagad ir jāsāk bliest. Es saprotu, ka bišķiņ te nogurums ir, un tu teici, es negribu runāt. Bet te ir tagad uz nākošo nodarbību to saturu tu vari vēl pacelt vēl 2 un 3 efektīvāk, tikai un vienīgi ar to, kā tu mums urpsies iekšā. Mums ir jābūt tādai sajūtai, ka mums Mārtiņš ir pie auss pielipis un čuks to tekstu. Saturs tev ir foršs. Tev patiesībā ļoti garšīgi sanāk visu to pasniegt. Es runāju drīzāk to pašu, ko Jolantai teicu, gribi vēl. Pamēģini paeksperimentēt, mums vēl viena pēdējā nodarbība ir, jo tagad ir forši, tu esi noskāpējis, tagad vairāk nav bērnu ceremonija. Ja, tas ir vai nu minimāli, bet, ja es tev pirmoreiz klausītos, es nejustu vispār. Bet es jūtu, ka tu vari vēl tomēr izrauties ārā no savu iestrādātām sliedēm, un tas ir pašlaik tavs tas modelis, kā tu vienmēr esi runājis.